Izmanto alumīnija un nerūsējošo tērauda metināšanu. Kāpēc metāls inertā gāze? Aizsargāze tika izmantota argons. Argona vidē nav to metināšanu. Mums metināšanas veids nedaudz savādāks. Mums ir tīkla metināšana, saucās tungsten inert gāze. Izmantojam to pašu gāzi, argona vidē, jeb argonu, bet metināšanas veids paņēmiens ir cits. Ja salīdzina migu un tiglu, mūsu gadījumā tas kontrolējamāks process un kvalitatīvāks process. Migā piedevu materiāla padeve notiek automātiskā veidā, un neatkarīgi no tā, kas veidojās, kāda šūna veidojās, un tāds nosacīti kontrolējās process. Pirmkārtām ātrums. Ja, un ja metinām gan alumīniju, gan nerūsējušas tēraudas, kā es teicu, ja, pirmkārtām ātrums, kvalitāte, teiksim, viņi daudz ko neatpaliek, bet, ja mēs salīdzinām vienu no otru, migu un tiglu, es uzskatu, ka tiglam būs augstā kvalitāte. Ātrums ir viens, kvalitāte ir otrs. Kāda starpība ir starp migu un magu? Iekārta tiek izmantota viena tā pati, mainās tikai aizsargāze. Ja migā ir inertā gāze, tad magā ir aktīvās un inertās gāzes maisījums. Kādreiz metināja ar ogliskābo gāzi CO2, kvalitāte bija zemāka, lielāka izšļakstīšanās. Mēs izmantojām migas gāzes, argona un ogliskābo gāzes maisījumu. Pirmā kārta kvalitāte augstāka. Otram kārtām filtras patēriņš ir mazāks, jo mazāk izšļakstīšanās, un ar rezultātā mēs iedūstam ātrumu, un gala rezultātā cenu. Mazāks laiks tiek patērēts. Gan metināšana varbūt ne pēcapstrādē. Metināšanā varbūt tur līdzvērtīgi tas laika bija, bet pēcapstrādē.